Šajā fotografijā redzamais vīrietis ir britu ārsts vārdā Harolds Shipmans. Ja tu pierakstītos pie viņa uz izmeklējumiem un ārstēšanos, pastāv ļoti liela iespēja, ka pāris dienas vēlāk jau atrastos morgā, kā daudzi no Shipmana pacientiem. Tiek lēsts, ka laika posmā no 1975. gada līdz 1998. gadam viņš ir nogalinājis apmēram 250 no saviem klientiem, no kuriem lielākā daļa bija vecāka gadagājuma sievietes. Dzimis 1946. gada 14. janvārī Notingemas pilsētā, Shipmans jau savos tīņa gados piedzīvoja traģēdiju. Viņa māte nomira no plaušu vēža, kad Shipmanam bija tikai 17 gadi. Mātes nāve bija ļoti līdzīgā manierē, kādā doktors nāve vēlāk nogalināja arī savus pacientus. Lai noņemtu sāpes, Shipmana mātei veica regulāras morfīna injekcijas. Tās ir domātas, lai termināli slimiem pacientiem noņemtu sāpju sajūtu īsi pirms viņu nāves. Pēc mātes nāves viņš apprecējās un 1970. gadā absolvēja Licas medicīnas skolu, pēc tam kļūstot par ģimenes ārstu. Savas karjeras sākumā Shipmans strādāja Todmortenā un mazliet vēlāk pārcēlās uz Haides pilsētu Manchesteras apgabalā, kur turpināja ģimenes ārsta darbu. Laika gaitā viņš iemantoja vietējo iedzīvotāju uzticību un respektu. Internetā ir atrodams pat dažas TV intervijas ar Shipmanu, kad par viņa noziegumiem neviens vēl nezināja. Laikam ejot, cilvēkiem sāka rasties aizdomas, ka daudzi pacienti, īpaši vecāka gadagājuma sievietes nonākot Shipmana aprūpē, pēkšņi mirst. Lielākā daļa no nāvēm notika pēc tam, kad Shipmans bija savus pacientus apciepojis mājas vizītē. Par spīti šīm aizdomām ārsts turpināja savu praksi līdz pat 1998. gadam, kad sieviete vārdā Linda Reynoldsa no Brukas ķirurģijas centra Haidā, veicot kremācijas veidlapu parakstīšanu, pamanīja neraksturīgi lielo mirušo pacientu daudzumu, kas nāca tieši no doktora Shipmana. Mirušie, kuru nāves certifikātu bija parakstījis un apliecinājis Shipmans, lielākoties bija padzīvojušas sievietes. Nāve bija notikusi mājās un bieži vien dienas laikā. Personas bija mirušas sēdus vai guļas pozīcijā, un par nāves cēloni doktors nāve norādīja vecumu. Ar šīm aizdomām viņa devās pie vietējās policijas, kur tika sākta izmeklēšana. Par spīti faktam, ka no Shipmana prakses mirušo pacientu daudzums bija pat līdz 10 reizēm lielāks kā no citiem ārstiem tuvējos apgabalos, tikai dažus mēnešus pēc izmeklēšanas sākšanas tā tika izbeigta, jo policija nespēja atrast pietiekami daudz pierādījumu, lai izvirzītu apsūdzības. Dažus mēnešus pēc lietas izbeigšanas pie policijas devās arī kāds vietējais taksists, kurš pamanīja, ka daudzi no vecāka gadagājuma klientiem, kurus viņš regulāri veda uz slimnīcu, īsi pēc nonākšanas Shipmana aprūpē mira noslēpumainos apstākļos. Pēdējā paciente, kuru viņš nonāvēja, bija bijusī Haides mēre Katlīna Grundija, kura 1998. gada 24. jūnijā tika atrasta mirusi savā mājā. Pēdējā persona, kas sievieti apciemoja pirms viņas nāves, bija doktors Shipmans, un viņš arī aizpildīja nāves certifikātu, par nāves cēloni norādot vecumu. Grundijas meitai radās aizdomas par nāves cēloni, kad viņa uzzināja, ka māte savā testamentā saviem bērniem nav atstājusi ne kripatiņu no mantojuma, bet 386 000 mārciņu norakstījusi uz Shipmana vārda. Tika pieņemts lēmums izrakt viņas mātes kapu, lai veiktu autopsiju un noskaidrot īsto nāves cēloni. Izrādījās, ka viņas sistēmā atradās fatāla heroīna doza, kas arī izraisīja sievietes nāvi. Shipmans tika arestēts tā paša gada 7. septembrī, un policija sāka izmeklēt arī citas nāves, kas notika viņa praksē. Tika uzrakti vēl vairāk kā 10 mirušo kapi, un noņemot paraugus, tika konstatēts, ka gandrīz visos nāves gadījumos galvenais cēlonis ir morfīna vai heroīna pārdozēšana. Shipmans to letālā apmērā inicēja visām savām pacientēm īsi pirms viņu nāves. 2000. gada 31. janvārī Shipmanam piesprieda mūža ieslodzījumu par 15 pierādītu pacientu nāvēm un testamenta viltošanu. Doktors nāve pēc sprieduma pasludināšanas noliedza savu vainu, un pēc policijas stāstītā arī viņu intervijās esot uzvedies augstprātīgi un noniecinājis policijas darbiniekus. Vēlākās izmeklēšanās no žurnālistu un policijas puses tika noskaidrots, ka doktors nāve iespējams ir nogalinājis pat 250 no saviem pacientiem, bieži savācot arī viņu rotaslietas vai īpašumā esošo naudu. Precīzi mirušo skaitu ir grūti apstiprināt, jo daudz no mirušajiem dzīvoja vieni, un Shipmans bija pēdējā persona, kurš viņus redzēja pirms nāves. Precīzi slepkavību motīvi nav zināmi, bet gandrīz visas no tām ir izpildītas simulējot ārsta mātes nāvi. Shipmans izlēma beigt savu dzīvi 2004. gada 13. janvārī. Dienu pirms savas 58. dzimšanas dienas viņš pakārās sava cietuma kamerā.